Šodien es atrodos Dalbes pieturas punktā, un tas ir izvietots uz Rīgas-Jelgavas dzelzceļa līnijas, kur vilcienu kustība tika atklāta jau aizpagājušajā gadsimtā. Un, kā jau varbūt esmu iepriekš minējis, vienīgā starpstacija bez neviena pieturas punkta, toreiz vilcieni brauc, atradās Olainē. Tātad loģiski, kad pārējie pieturas punkti un stacijas parādījās vēlāk, lielākā daļa no tiem starpkara periodā, arī Dalbe, bet Dalbes stāsts bišķiņ agrāk sākās, jo Pirmā pasaules kara gados šeit faktiski atradās frontes līnija, un Vācijas karaspēks netika tālāk pa šo līniju, un Dalbē bija tā vieta, kur no vilcieniem tika izkrauta munīcija un viss nepieciešamais karošanai. Un tātad faktiski var teikt, ka Dalbe parādījās šeit visdrīzākais 1917. gadā. Bet, protams, tā nebija stacija un tas nebija arī pieturas punkts pasažieru vilcieniem. Tas tāds kļuva kā stacija, kā 4. klases stacija 1920. gadā. Un tā kā tas tika iekārtots kara apstākļos, protams, bija nepieciešama pēc tam būvēt arī kaut kādu ēku. Un ilgus gadus aiz manis redzamā zaļā krāsā nokrāsotā Dalbes vēsturiskā stacijas ēka bija tāda tā kā mīkla, jo nevienā atskaitē neparādās, ka šī stacija kaut kad ir būvēta un kas to ir būvējis. Līdz vienā no preses izdevumiem parādījās ziņa, tika atrasta ziņa, ka būvuzņēmējs Jānis Baumans, kurš ir saņēmis no dzelzceļa virsvaldes pasūtījumu šeit uzbūvēt ēku, ir palicis parādā strādniekiem. Tā ir vienīgā ziņa, bet ir skaidrs, ka 1922. gadā šī ēka tika būvēta, visdrīzākais arī pabeigta, un ilgus laikus arī, protams, kalpoja kā pasažieru stacijas galvenā ēka. Ar laiku, stacijas funkcijas šeit tika izbeigtas. Sākumā tā kalpoja pamatā vietējiem lauksaimniekiem, jo apdzīvotība šeit bija diezgan zema. Vairāk zemnieku saimniecības tika ierīkotas starpkara periodā, un tas arī visdrīzākais bija šīs stacijas galvenie klienti. Mūsdienās Dalbe ir pieturas punkts, kur izmanto diezgan daudz pasažieru, neskatoties to, ka šeit nav tādas lielas apdzīvotas vietas, sabrauc no visas apkārtnes, acīm redzot, un vairāk kā 100 pasažieru vidēji dienā šeit iekāp vilcienos. Un viņiem par prieku ir tapus jaunā arī pasažieru platforma, kas atbilst visām mūsdienu prasībām. Un šeit es arī šobrīd patveros no Nokrišņiem, un man ir prieks, ka Dalbe dzīvo savu dzīvi un kļūst arvien pieprasītāk un arvien modernāk.